Bet, ja tev ārsts pasaka, nu nē, mums vienkārši tā ir, tad es saku, ka ir Agneses profils. Jā, izmazgājot matus, viņi bija pūkainas, viņas taisnoja, aizbraucot līdz darbam, izskatījās, ka nekas nav darīts, kas būtu tikko no gultas izkāpus. Un tad darbā notika vienkārši atkārtojums, pietaisnot, iztaisnot, un tad iet. Un tā bija tā ikdiena darbā vēlreiz, tu esi ar matiem? Jā. Visas šīs procedūras matu neārstē, neatjauno, nepiepilda pirmajiem kursiem, kur bija matu krāsa tāda, procedūra tāda, tik reizes novelkam, gatavs. Visi brīnumi un visa patiesība sākas pēc pirmās mazgāšanas. Taisnošanas procedūrām nav nekāda veida diagnostikas. Kaut kā jāpaskatās vēl. Un kaut kas vēl jālasina. Tajās mācībās uztaisam procedūru, matus izmazgājam, izžāvējam un redzam, kas tur sanāk. Nevis iztaisnojam un palaižam mājās. Un tas iedod drošību, ka tam rezultātam nevajadzētu būt sliktākam kā pirms. Man kaut kas noteikti nav. Nē, tev viss ir labi, redz, cik skaisti, redz, cik forši. Izmazgāju matus, man iežūt, un viņi tā kā 3 reizes taukaināki nekā pirms mazgāšanas. Bezsulfātu šampūns vispār ir. Šeit es vienmēr dotu sievietēm padomāt, kāpēc vīriešiem ir 3 vienā. Tad uzdevums izrakstiet aktīvus, kas ir ar olbaltumiem saistīts. Nebija neviena. Tur bija 3 silikonu veidi. Un viss. Redz ar to arī viņu varot laukā. Tāda kā es nezinu, varbūt man 0,1 ir. Es vienreiz tā izmazgāju, man uzreiz viss ir slikti. Aizmirst par to un vienkārši. Jo tad liekas, nu kā? Jo tad liekas, tajos brīžos tu stāsti vienkārši. Sveika, Beāte! Sveiki, skatītāji! Mēs šodien parunāsim par matiem un parunāsim tā, it kā būtu satikušās kaut kādā tusiņā, un es vēl nezinu, ko tu dari, bet man baigi interesanti, un ko tur tām procedūrām, un man ir tik daudz visādu priekšstatu jau esoši, tur tagad visu tev uzgāzīšu virsū. Okay, bet varbūt sāksim ar to, ka tu pastāstīji, kas tu esi, kā tevi sauc, ko tu dari. Jā, mani sauc Beāte Rumnovska, un es palīdzu sievietēm, kurām ir izaicinājumi ar to, kas jau ir izaudzis. Man Agnes saistās to ar to, kas vēl tikai izaugs, tad tas ir palīdzot ar to, kas jau ir izaudzis. Ja tur viss ir kārtībā, ja nav kārtībā, tad par to jau to var izsināt, un par to noteikti mēs arī varbūt kaut kādā veidā pieskarsimies. Bet jā, tātad palīdz sievietēm, izmantojot procedūras tādas kā matu botoks, matu keratīns dzirdētākās. Vēl manā arsenālā ir dabīgo loku stiprināšanas procedūra, kas ir netika varbūt zināma procedūra. Tāpat ir matu spā, kur mēs pievēršam uzmanību nedaudz. Gan matu pautināšanai, vairāk tur iegūms ir izglītot par to, ko darīt ar matiem, kāpēc ar viņiem darīt un tam līdzīgi. Tā kā ir matu spā, respektīvi taisnojošas, atjaunojošas, teiksim tā, procedūras, jā. Lai sievietei būtu vieglāk, saprotamāk, es esmu par praktisko, man patīk tā praktiski, skaidri, maksimāli vienkāršāk, un jā, lai viņai ir vieglāk, un lai viņa beidzot var justies vienkārši skaisti un pieņemt to, kas ir uz galvas, jo tas ļoti daudz veido no kopējā tēla, un es to daru, un es līdz tam nonācu tikai pateicoties tam, ka man pašai besīja savu mati, un es atradu procedūru, kur man palīdzēja. Kāpēc tev besīja? Man besīja. Es strādāju ar klientiem, klientu apkalpošanā, finanšu sfērā, un izejot mājās, izmazgājot matus, viņi bija viegli pūkaini. Man vispār pēdējos gados tagad ir tāds jautājums, varbūt tur kaut kas ir arī lokains, viļņains. Jā, varbūt porains mats vai kaut kas tāds. Jā, bet es to gribu līdz galam tā kā zināt īsti ne, jo man ir labi pie tās schēmas, ko es piekopu šobrīd. Respektīvi, jā, izmazgājot matus, viņi bija pūkainas, viņas taisnoja, aizbraucot līdz darbam, izskatījās, ka nekas nav darīts, kas būtu tikko no gultas izkāpus. Un tad darbā notika vienkārši atkārtojums, vēl vienu reizi pietaisnot, iztaisnot, un tad iet. Un tā bija tā ikdiena darbā vēlreiz, tu esi ar matiem? Jā. Es nezinu, kā viņi tā kā izturēja to visu, bet izturēja, man bija gari mati un tā kā tāds ļoti liels bojātības pakāpes apstākļus es neredzēju. Problēmas parādījās, ka es sāku balināt matus, bet pie tās ikdienas taisnošanas īsti problēmas neredzēju. Bet jā, tas man apgrūtināja, izmēģināju keratīnu taisnošanu,
šobrīd es zinu, ka tā varbūt, bet tā nebija piemērotākā procedūra maniem matiem, bet tajā brīdī man tas likās labākais, kas vien ir atrasts un ir risinājums tajā problēmai. Es viņus neaiztiku vairs ar taisnotāju. Un kā tu sāki pat ar to nodarboties? Jā, tas arī principā ir tā atslēga, ka es domāju, ar ko es gribētu nodarboties. Es strādāju bankā. 5 gadus savā pirmajā darba vietā ieguvu ļoti, ļoti superīgu pieredzi, bet bija tāds periods, 5 gadi, man liekas, ir tāds laiks, ka tu jau saproti, ap ko lieta grozās, un tad tu sāc domāt, vai tas ir tas, kur tu redzi sev tālāk, un man bija sajūta, ka izskatās, ka šķiet, ka nē. Un tad es domāju, kas varētu būt tas nākamais solis. Pirmais ienāca prātā skaistumkopšana. Liekas, šķietami vienkāršākais. Tagad ir skaidrs, ka tas tā nav. Un tad bija jautājums, kas tie var būt? Nagis, skropstas, mati, kaut kas uz to pusi. Un es vēl joprojām atceros to brīdi, kā es eju pēc darba. Vakarā ap 6 ārā ir tumšs, ziemas periods. Garstāvoklis tāds nekāds, tu klausies kaut kāds podcasts par to, ka tu gribi mainīt kaut ko. Motivācija klausies, ja? Jā, un tev ienāk prātā, bet mati, tu taču pati taisno, tu pati izmanto tās procedūras, un varbūt jāpamēģina. Un tad es sāku skatīties visu par un ap to, un tur arī tā kā stāsts ir, bet jā, principā tādā veidā es nonācu līdz tam. Kaut kā tā. Man savi mati. Man ir nākamais jautājums, kā tu kļuvi par meistaru, teiksim tā. Kā tu kļuvi par labu meistaru, jo ir tik daudz meitiņu, kurām ļoti bēdīgi stāsti aizgāja tur uz tādu un tādu procedūru, un tagad ir daudz sliktāk nekā bija pirms tam. Jā, paldies par labiem vārdiem. Es laikam pirmo reizi sev tā skaļi pateikšu, ka es esmu pateicīga sev, ka es neapstājos pie pirmajiem kursiem. Tā ir tā atslēga. Ka bija tas, kā saka, čulis, ka kaut kas nav. Pēc pirmajiem kursiem tepat Latvijā uz vietas dienas laikā tu vari iegūt certifikātu, ka tu māki likt keratīnu. Jā, tu dienas laikā vari iemācīties, kā to izdarīt, un tu vari iet, principā, strādāt. Cik man zināms, nekādu ierobežojumu nav. Bet pēc tiem kursiem man bija sajūta, ka kaut kas nav. Man ar šito nepietiek, lai es uzņemtos atbildību par kādas matiem. Un tad es sāku meklēt vēl, un sāku meklēt angliski, krieviski. Un tur atvērās vienkārši cita pasaule, cits tirgus, tieši krievalodīgais tirgus. Un kā visiem, tas nav noslēpums, ka skaistumkopšana tajā jomā ir attīstīta. Jā. Tā kā ļoti gribētu teikt daudz soļus uz priekšu, jo tur konkurence ir lielāka un līdz ar to katram meistaram tur ir jāiet dziļumā. Un atradu meistari, kura brauca tajā brīdī uz Latviju, arī dienas laikā mācīja 4 procedūras, kā iemācīties keratīnu, botoksu, atjaunošanu. Man liekas, nanoplastika arī bija pieminēta, ir tāda procedūra. Princips tādām pamatprocedūrām ir viens, tāpēc viņus tur varēja apvienot. Un ar visu savu valodas barjeru, es krieviski, man likās, ka man dzīvē nekad nevajadzēs. Esmu no Talsu puses, likās, tur krievu valoda nav, un man viņa nevajadzēs, un baigi viņa nemācījos, bet bankā caur asarām un visu kaut kā iemācījos. Un uztvert informāciju kaut kā varēju. Prasīju pasniedzējai, vai es varēšu veikt ierakstus mācībās, lai es pēc tam varētu iztulkot. Un jā, tā kā tur viss bija akceptēts. Un gāju uz tām mācībām, un tur es ieraudzīju klātienē, ka tas ir, ka tā ir cita pasaule, cits rezultāts. Pirmkārt, ir tāds viens ļoti tāda izteikta lieta, ka Latvijā pierasts, kā uztais keratīnu botoks, un tad tev ir ierobežojumi, ka tu nedrīkst matus mazgāt kaut kādas 3 dienas, ka tev jāstaigā pēc procedūras un tam līdzīgi. Tad tas pirmais bija jau, arī man pašai tā pieredze bija tāda, un tajās mācībās uztaisam procedūru, matus izmazgājam, izžāvējam un redzam, kas tur sanāk. Nevis iztaisnojam un palaižam mājās. Palaist mājās cilvēku ar kaķa maisā. Tu nezini, kāds ir gala rezultāts. Jā. Un mūsdienās vēl joprojām pārsvarā visi sludinājumi, diemžēl, ar reklāmas, ar pirms-pēc matiem, ļoti, es teiktu, 90%, labāk, precīzāk, ir nofotografēts rezultāts pēc tikko
matiem iztaisnot ar matu taisnotāju. Un tur rezultāts kā perfekts, viņš nevar būt. Visi brīnumi un visi patiesības sākas pēc pirmās mazgāšanas. Un vienkārši mūsdienās, ja tu tā kā ej tajā dziļumā, tad diezgan viegli ir atrast to, ka ir sastāvi tirgū, ar kuriem tu vari strādāt, kuri neuzliek tādu pienākumu, ka ir sen pierādījies tas, ka tas sastāvs beidz strādāt pēc tam, kad tu beidz taisnot, un viss, tur vairāk nekāda procesa īsti nenotiek. Un, jā, ka var droši izmazgāt un kopā meistars ar klientu ieraudzīt un secināt, vai viss ir labi, vai tomēr, diemžēl, kaut kas nav labi. Tā kā... Tu minēji sastāvus un sarežģītas procedūras un kaķis maisā. Varbūt tad sākam ar to tiem, kas varbūt vispār nav dzirdējuši, kas ir tas keratīns, kas ir botoks, kas ir tie treatmenti un ko viņi dara. Es tagad jādomā, cik specifiski es varu izstāstīt, jo es to nekad neesmu darījusi tik, cik prātā tu uzņem un tagad, laikam, pirmā reize, kad iedod. Bet tātad procedūras kopumā dalās divās lielās grupās. Ir atjaunojošās procedūras un procedūras, kuras modificē matu, jeb viņu izmaina. Zem atjaunojošām procedūrām tur arī viņas var dalīties tā kā virspusējas un dziļākas. Salonos pārsvarā piedāvā, diemžēl, bet virspusējas. Procedūras, kura matu atjauno, kur tu izej no salona ar kaut kādu izteikti citādāku vizuālu efektu, tā nav noteikti dziļa atjaunošana. Bet treatmentu nosaukumi kādi būs tad tādām procedūrām? Tad, principā, Olaplex pieņemsim procedūras. Ir arī tāds catch zīmols, kur ir, viņu sauc laikam par augsto botoksu, kas arī ir ļoti virspusējs. Ir kaut kādi šoti, ampulas, tas viss ir it kā atjaunojoši. Savā ziņā tam ir skaidrojums, kāpēc viņam var likt šo vārdu klāt, bet tāda dziļa mata atjaunošana principā nav pareizais vārds šajā visā, jo mata struktūru, tas nav nekas dzīvs, viņš kā pušums nesadzīs un nav nekādu līdzekļu, kas varētu to visu tā kā, es nezinu, ja mēs iedomājamies kaut bildi, kaut kas sadzītu. Tas nenotiek. Es laikam to varētu saistīt ar vitamīniem, kurus kamēr tu ieliec, viņi tur ir, viņi palīdz, viņi balsta, bet līdz ko viņu nav, ja tur ir tā problēma, viņa tā kā ātrāk. Tā kā priekšpaktelē sienu, kura jau pamatā ir kāda plaisa. Jā. Un ļoti labs piemērs, un tad jautājums, cik to dziļi dara. Vai vienkārši pārkrāso, tad tā būs šī vieglā atjaunošana un apakšā plaisa paliek, viņa pēc laika iznāk tāpatās ļoti ātri ārā. Vai aiztais to plaisu ciet, kas ir dziļā atjaunošana, un tad pa virsu var uzlikt kaut ko, lai tev arī vizuālais tas efekts. Tā kā tā ir viena liela grupa, un tad var izvērtēt, meistaram būtu jāizvērtē. Diemžēl tur arī ir tā kā rops, ka bieži vien klients atnāk un meistars prasa, ko tu vēlies, vai klients pats pierakstās un izdomā, uz kuru procedūru viņam vajag. Es esmu par to, ka tu atnāc, tu zini, kas tev nepatīk, un es meklēju risinājumu. Nevis, ka tu atnāc ar savu risinājumu bez zināšanām. Tā kā Tu aiziet pie zobārsta, man lūdzu, tur tāda. Jā, ļoti labs piemērs. Tā kā jā, kur mēs palikām par atjaunošanas procedūrām. Tā bija tā viena lielā grupa. Un tad ir šīs te visas procedūras, kas matu kaut kādā veidā izmaina vairāk vai mazāk. Zem tā iet matu botoks, keratīns, populārākās. Tad ir arī vēl nanoplastika, kas arī Latvijā diezgan figurē. Un tad ir visi citi dažādie nosaukumi, kuri principā nāk no šīm trim iepriekš minētajām. Piemēram, ir tāda biksīplastija, kas ir keratīna botoksa apvienojums, bet zem cita nosaukuma. Bionanoplastika, kas ir tā pati nanoplastika. Tā kā šiem nosaukumiem tiek likts viss kaut kas klāt vai bišķi pamainīts, bet būtība paliek tā pati. Visas šīs procedūras matu neārstē, neatjauno, nepiepilda, kā to arī mēdz reklamēt, diemžēl. Viņas ļoti labi palīdz atrisināt to, ka tu katru dienu dari matam pāri.
un varbūt pat nedabūt to rezultātu, ko gribas. Respektīvi, es vienmēr saku, ka šīm procedūrām ir vieta būt tur, kur ir reāli, tur, kur ikdienā ir tā sāpe, kur ir sieviete, ja viņa katru dienu matus taisno, tad viņa ar katru dienu vienkārši pasliktina dabīgo matu struktūru, neko neuzlabojot, neviena maska pēc tam to visu nesalīmēs. Tad vienu reizi iztaisnojot, tur ir tā ietekme, mats netiek atjaunots, viņš tiek izjaukts, salikts jau citā jaunā formā. Tu staigā vairākus mēnešus mierā, tev ir skaisti, tev ir forši. Tu vairs netaisno, nebojā papildus. Jā. Bet tad, kad tas nomazgājas, tad ir būtiski, ka tu ej pie meistara un nākamās izmaiņas taisi, izejot no tā, kādā kvalitātē ir mats. Respektīvi, saprotot, kā viņš izturēja iepriekšējo, jo katram mums ir tā matu struktūra individuāla, un vienai tā var būt jau viena modifikācijas procedūra, teiksim tā, un mats jau var parādīt to, ka viņam vajag to atjaunošanu. Citai tās var būt 3 un 5 taisnošanas, un tā kā nekas neliecina par to, ka to atjaunošanu varētu vajadzēt. Tas ir tas, ko es vienmēr saku, ja tu nāc, ja mēs izlemjam par to, ka tev matos ir nepieciešams šīs izmaiņas ar modifikācijas procedūru, tad pašsaprotams būs tas, ka kaut kādā brīdī atjaunošanas procedūru viņiem var vajadzēt. Tā kā, jo, jā, daudzas pieņem to, ka keratīns botoks ārstē matus, piepilda. Es tieši atkal biju dzirdējusi to baismīgo stāstus, ka ļoti bojā matus. Okay, un pēc tam it kā varbūt pat lielāks bojājums nekā tu sāki. Kā ar to ir? Jā, šīs pieredzes ir no tiem neveiksmīgajiem gadījumiem. Liela problēma pie šīm taisnošanas, sauksim, modifikācijas procedūras, sauksim par taisnošanas procedūrām. Pie taisnošanas procedūrām nav nekāda veida diagnostikas. Man ir zināms tas, ka ir dažādi testi, pēc kā saprast matu kvalitāti, uz kā paļauties, kas praksē ir pierādījies, ka tas iedod drošību, ka tam rezultātam nevajadzētu būt sliktākam kā pirms, jo tas ir tas arī meistara mērķis. Principā viņam būtu jābūt tādam, ka tad, kad viss nomazgājas, ka matu kvalitāte nepaliek sliktāka. Viens ir tas, ka ļoti daudz dāmas aizmirst par to, kā bija pirms. Un tad ir šoka moments, kas tas ir, kas ir apakšā. Man pašai arī, pieņemsim, izmantojot šīs taisnošās procedūras, saknītēm ataugot mats aug kaut kā ne tik taisns, kā ir pierasts. Viņš mitrumā rēģē, un tad liekas, ka tiem matiem ir tāda problēma. Ir dienas, kad es saprotu, ka pilnīgi nav dzīve mati, un tikai viss ir viņiem kārtībā, bet tad, kad tu esi pieredzis pie tā labā, tad tas dabīgais tašprīt liekas, ka tas kosts tur aug, tā kā tur kaut kas tiešām nav normāli. Bet, jā, tie neveiksmīgie gadījumi pārsvarā ir tāpēc, ka nav diagnostika pirms procedūras. Noteikti arī pieejā jautājums. Vai meistars izvēlas procedūru, nevis klients, tas ir viens. Otrs, kādas ir pieejamās zināšanas meistaram, kā apstrādāt šos matus. Jo, manā pieredzē ir iespējams salīdzināt ar šiem pirmajiem kursiem, kur bija mata krāsa tāda, procedūra tāda, tik reizes novelkam, gatavs. Ja tāda matu krāsa, tad ir cits scenārijs un viss. Bet šobrīd tas ir vienkārši kurā zonā, kādā kvalitātē. Sāni vienmēr matos mums ir trauslāki. Tur temperatūra apstrādē būs cita, tur sastāvs iespējams būs cits. Aizmugurē, pieņemsim arī, ja mēs redzam, ka garumā visi mati ir vienādi, bet pusītē kaut kas ir izlūzis, tai daļai es pielāgošos. Tāda matemātika, ka tu taisno, tāpēc es tajā procesā neesmu meistars, kurš runā taisnošanas laiku. Tu koncentrējies. Tāpēc es rakstu, savus klientus sagatavoju, kad jūs nāciet, ņemiet līdz datoru, grāmatas, darbus, visu, vai vienkārši sēdēt atpūsties, bet tajā daļā ir reāli jādomā līdzi, jo sačakarēties var, un arī tāda pieredze ir, un to man negribās. Tā kā kaut kā tā, jā. Kāds bija jāatājās? Tu paši izstāstīji par to, tie gadījumi, kad mati ir pēdiņās sabojāti pēc tam, droši vien ir saistīti drīzāk ar profesionalitāti, nevis ar pašu procedūru. Laikam tā to jānosauc. Man nav drosmes varbūt tik daudz to pateikt, bet jā, viss kopā, bet kopumā tā ir profesijas apzināšana. Tas, cik daudz
Bet tas tā ir visās jomās. Jā. Vai tu esi ārsts vai zobārsts vai mūrnieks vai špaktelētājs. Tur visur meklē ļoti profesionāls cilvēkus. Jā, un laikam tur vienkārši arī parādās tas, nu, tā kā tas kaut kādā ziņā cilvēka rakstura īpašība, vai tev pietiek ar to, kā ir, vai tev gribas meklēt vēl. Nu, tā kā man arī ir bijuši brīži, nu ir jau tas darbs labs, bet kaut kādos brīžos, paldies Dievam, uznāk tas kaut kā, nu, jāpaskatās vēl. Kaut kas vēl jāuzina, nu, tā kā tādā ziņā, jā. Jā. Un tās meitenes, kas tagad skatās un klausās, un viņām ir kaut kādas sūdzības par matiem. Kuras ir tās sūdzības vai matu problēmas, ar kurām būtu vērts atnākt pie speciālista uz tāda veida procedūrām? Jā. Nu, pirmkārt, noteikti uzsvers ir uz to, ja tā vai ikdiena ir karstuma ierīces, jo tā kā tas nav noslēpums, kā nekādā veidā viņas matu veselībai nepalīdz. Tā kā jā, katru dienu, katru reizi, kā tu paņem to karstumu ierīci, vai tas ir karsts fēns, ar ko tikai mazliet pastiept matus, jo tev nepatīk, kā viņi izskatās, vai tas ir jau drastiskākā matu taisnotājs, bet karstums ilgtermiņā atstās sekas uz matiem, un tur labāk tad ir apsvērt šo procedūru. Procedūrai vieta arī ir būt brīžos, kad tu no matiem ņem, jo tu gribi citu krāsu. Respektīvi, balnāti, krāsoti mati. Šīs procedūras laikā arī netiktu apgalvots, ka krāsa piepilda matu ar pigmentu, bet matu struktūra, es parasti saku, viņa tiek saplēsta, uzplēsta. Jautājums, cik tev viņa ir blīva, te arī tas pats vienai viena krāsošana, un jau būs redzams sekas, citai 5, bet pakāpeniski tā matu struktūra tiek mainīta no tā, kāda viņa bija no dabas. Un tur sākas visas reakcijas, sākot ar spīduma trūkumu, piņķerēšanos, tālāk ar lūšanu, ķeršanos un visām sausums, visas šīs lietas. Tā kā šīs te atjaunojošās procedūras primāri, skatāmies pēc diagnostikas, ja matā problēma ir dziļa dēļ krāsošanas, balināšanas, tad mēs strādājam ar atjaunošanu. Ja tā problēma ir virspusēja, tad ar šīm modifikācijas procedūrām, jo tas, ko viņas izdara, mēs matu izjaucam, bet mēs viņu saliekam uz ilgāku laiku, tā kā viņu saitītes saliekam citādākā veidā atpakaļ, plus matam apkārt izveidojas silikonu, eļļu, dažādu vielu pārklājums. Kā man viena sekotāji uzdeva jautājumu, vai nav tā kā celofāna maisiņš uz mata virsū. Tas ir kaut kāds apvalietilēns, jā. Jā, savā ziņā, jā, bet matam ūdens cauri tiek, viss viņam cauri tiek, vienkārši jā, šis te pārklājums, tā kā tos aizšpaktelējums, varētu teikt tā. Un, jā, bieži vien arī tās vielas, kas ir sastāvos, tās pašas eļas, kondicionējošās vielas, tas viss arī ir keratīna botoks sastāvos. Viņas var arī pamitrināt matu, bet man negribas teikt, kā atjaunot vai kā tam līdzīgi. Vienkārši bieži vien tas viss kopā nostrādā kā plus. Tad jā, tur, kur ir karstumierīces, tur, kur ir jau mati traumēti, un viņiem vajag iedot papildus, bet ar pareizu pieeju. Ja mats būs balināts, krāsots, uztaisīt keratīnu botoks, tas nebūs variants. Tur ir jāpārbauda, jāsaprot, kur problēma ir, vai mata iekšējā daļā vai ārējā, un tad pēc tās schēmas jāstrādā. Tā kā tās nāk prātā, un man arī patīk dot zināšanas par kopšanu, jo to es esmu pamanījusi arī praksē, ka bieži vien klientiem trūkst, tas es eju pie friziera, it kā eju pie speciālista, bet kaut kādas ikdienas lietiņas es meklēju internetā, un internetā ir tik daudz, nu, katram cilvēkam ir sava pieeja, savi varianti, un tad tās klients bieži vien apjūk, un matu kopšanā tā apjukšana ir ļoti izteikta. Jā, ka viens saka tā, un es esmu par to, ka tu vienkārši atrodi cilvēku, kuram tu uzticies, un tad es varbūt tas cilvēks, kuram tu uzticies šajā jautājumā, un es tev izstāstu vienkārši pa soļiem, kā ko darīt, kāpēc darīt, man patīk paskaidrot, kāpēc to darīt. Jo liekas, ka tad lielākā motivācija to darīt. Un tā kaut kā,
ja ir nepieciešama arī palīdzība, sakārtot vienkārši praktiski matu kopšanas pamatus, saprast, kā mazgāt, ar ko arī mazgāt, palīdzu un jā, tādā veidā. Tā kā matu spāja ir par to. Mēs tur viegli pautinam, pamitrinam matus, vizuāli viņus neizmainam, neiztaisnojam, pūku nenoņemam, bet ir forša sajūta, tu ieraugi arī to maksimumu, ko ar taviem matiem var dabūt dabiskā veidā ar pareizo pieeju. Un tad sieviete var saprast, varbūt man jau ir ok, jo tādas klientes arī ir diezgan daudz. Viņas nāk, es pilnīgi jūtu, ka viņām vajag kaut ko, un man kaut kas noteikti nav. Nē, tev viss ir labi, redz, cik skaisti, redz, cik forši. Uztaisam matu spāju, ieraugam, ka ar līdzekļiem mēs dabūjam X rezultātu un viss. Jautājums psiholoģiskais, vai to pieņem. Ja nepieņem, ja tev gribas vēl ekstra soli, tad var iet tālāk izmantot šīs procedūras, bet adekvāti saprotot, ka dabīgos asilos matos taisīt tās pašas procedūras, tā būs kaut kādā ziņā no viņiem ņemšana. Un kaut kādā brīdī var nākties ieguldīties ar atjaunošanu. Tā. Manā pieredzē, man dabīgi mati atjaunošanas procedūra nav bijusi vēl nereizi. Tā kā teorētiski man tas ir jāpasaka, lai saprastu, uz ko mēs ejam, jo botoks keratīns, kas dod to vizuālo wow efektu, tā nav atjaunošana, bet praksē bieži vien pierādās, ka, ja ir slikti, tad ir slikti sākumā, un tad mēs visu laiku taisam ciet to špaktavējam un dzīvojam laimīgi. Tu minēji, meitenes nāk arī vienkārši pakonsultēties par mazgāšanu, kopšanu, ne par procedūrām. Un es manīju Instagramā, ka tu arī fotografē skalpu tuvumā, trikoskopas prezi. Un ko tu atklāji tādu vispār? Kādas ir kļūdiņas meitenēm mūsdienās? Jo man liekas, ka kopšana ir svarīga ne tikai maskas pēc treatmenta, es pieņemu, ka ir specifiska tā kopšanas uz garuma, bet man liekas, ka skalpam arī vajag uzmanību. Jā, pavisam noteikti. Māca aug no iekšpuses. Tu rūpējies par to, lai arvien vairāk dāmas saprastu, kā var palīdzēt ne tikai organismam, bet lai tas aiziet un kaut kas arī nonāk matiem. Jo, cik es esmu dzirdējis, mati saņem pēdējie no visa. Principā. Jā. Tā kā, mats aug no iekšpuses, tā kā tur darbiņš ir tava joma, bet tas, kas notiek ārpusē, ļoti var ietekmēt to, ko mēs redzam, ko mēs varam sataustīt. Respektīvi, ja galvas āda ir tā sliktā stāvoklī, novājināta, tad tas mats arī tur tāds var augt. Respektīvi, populārākā kļūda kopšanā ir nepareiza šampūna lietošana, jo tas ir līdzeklis, ko mēs izmantojam galvas ādai, lai kā mums arī reklāmās nestāsta, ka šampūni dod kaut kādus matus. Tā patiesībā nav. Patiesībā šampūnu, es saku, mēs uzturam viņu kā vienkārši mazgāšanas līdzekli. Reāli attaukotāju, lai noņemtu putekļus, netīrumus, vecās ādas atmirušās šūnas un galvas ādas taukus, kur izdalās no iekšpuses. Un, ja mēs izmantojam šampūnus, kuri mums sola saglabāt matu krāsu, dot matus garumā mīkstus, viļīgus un vēl neskādus, tad bieži vien šajos produktos ir vielas, kuras nogulsnējas uz matiem garumā, lai tu dabūtu to efektu, jo solīts tas ir, bet neredzot, tas pakāpeniski pa slānītim krājas uz galvas ādas. Un ādai jau to vispār nevajag. Un daudzām sievietēm ir arī apburtais loks, ka viņas lieto šos te līdzekļus, jo garumā mats ir sauss, viņa ņem mitrinošu šampūnu, liek viņu uz ādas, lai gan āda taukojas aktīvi. Galvas āda ir taukaina, gali ir sausi un visu laiku ir tā kā sajūta, ka kaut kas nav. Un tas ir tieši tāpēc, ka mēs šampūnu, kurš ir līdzeklis ādai, izvēlamies pēc garuma. Tātad izvēloties viņu pēc ādas tipa, mēs atrodam līdzekli, kas spēj ar to visu tikt galā, uztur ādu tīru, neaizsprost to matu saknītes. Jaunais mats, kurš aug, viņš var augt tīrā, veselīgā vidē, viņam nav jāizspraucas netīrumu kārtai cauri, kas var viņu padarīt arī vājāku. Un uzkrājums uz galvas ādas var veicināt iekaisumu, niezi, plauksnes, traumēt matu saknes tā, ka tur, principā, mats var tālāk arī neaugt.
Un tur, laikam, arī tās mūsdienu trends uz mēģināt pieredzināt matus mazgāt retāk. Es šogad sāku, es agrāk arī biju starp tiem, kas tur mēģināja. Es esmu domājis par to, vai es esmu mēģinājis, man kaut kā nenāk prātā, bet gan jau kā esmu arī. Bet jā, tas ir par to. Toreiz, ko es izdarīju, man ir normāls ādas tips, bet es lietoju parastos veikala šampūnus tur ar tiem visiem SLS-iem, kas varbūt taukainai ādai viņiem vēl būtu tā kā novērtēt SLS-us. Bet mums varbūt, pieņemsim, 2/3 Latvijas nav ar taukainu ādu, bet mēs visi pērkam tos pašus šampūnus, it kā mums būtu taukaina āda. Un, protams, ka tad āda ļoti taukojās pēc mazgāšanas. Un vienreiz uztaisīju eksperimentu, es paņēmu, uztaisīju savu šampūnu, parastā šampūna vietā. Es izmazgāju matus, man viņi izžūst, un viņi tā kā 3 reizes taukaināki nekā pirms mazgāšanas. Jo āda vienkārši pieradusi tā šetev, lai mēs neizkaustam laukā. Jā. Tā tas ir. Es tevis minētos tos SLS meklēju pārsvarā visos produktos, bet pie normāla galvasādes tipa es skatos, lai tur ir vēl papildus tās mitrinošās vielas un tādas, kas to sulfātu viņš attīra, bet lai viņu padara tā kā mierīgāku. Jā. Jo bezsulfātu šampūns vispār ir, tā kā es pat sausam galvasādes tipam es neiesaku. Varbūt vēl kaut ko nezinu, lai ieteiktu, bet praksē pierādījies tas, ka vienkārši man nāk daudz klientus pēc procedūrām taisnojošajām, kur ir ļoti sens un pamatīgs mīts, ka pēc keratīna botoks ir jālieto tikai bezsulfātu šampūns. Vienalga kāds tev galvasādes tips, jo tev matos ir procedūra. Bet praksē ir pierādījies, ka tas arī tā nav, un ļoti daudz dāmas ar visiem galvasādes tipiem ir, no katra tipa ir pa gadījumam, kad pēc šāda te scenārija ir tā sajūta, tu izmazgā un tev ir netīrs. Jo loģiski tur ir kārta ar netīrumiem, pat sausajam tipam, kurš varbūt netaukojas tik aktīvi, tur tāpat ir tie netīrumi. Un nāk klāt šampūns, kurš ļoti ārkārtīgi maigi varbūt kaut ko paņem nos, bet iespējams tikpat ļoti arī atstāj uz ādas. Un tad ilgtermiņā tas vienkārši tur viss smuki krājas. Smuki, maigi teikts, jo ar to trihoskopu, ko tu jautāji, ko es tur bieži redzu, es redzu tur šo te krāšņo uzkrājumu, kas ir ādas plēksnītes, tauki, dzeltens un visāds grubuļains. Un ja vēl ir sakasīts, tad tur ir kreveles un viss neforši. Tā kā tas ir tas, ko es skatos. Ja tā problēma ir tāda... pieņemsim, no pēdējā šampūna ir reakcija, tad mēs to risinām tā, ka es iesaku no sevis ar piekodinājumu, ka mēs skatāmies pēc tam, kādas ir sajūtas. Ja situācija uzlabojas, viss forši, ja tev galvas āda neniedz, viss ir mierīgi, tad es neredzu iemeslu, lai tālāk, lai būtu pamats uztraukumam. Bet, jebkurā gadījumā, ja tu gribi savu sirds mieru, vai arī, ja nav tā miera ādai, tad dodu trihologu kontaktus, kas ir es saucu matu ārsts. Trihologs, dermatologs. Es meklēju tieši speciālistus, kuriem ir apvienojums šim nosaukumam. Tad tur iespējams ir terapija ar tonikiem, speciāliem šampūniem, smērēm uz noteiktu laiku, lai to atrisinātu. Tā kā tā. Tas ir tas, ko es skatos. Otra lieta, ko es skatos, arī augšana. Vai no vienas saknes aug mati, vai nav uz galvas ādas matu saknes, no kuras matas stiebļus nenāk ārā. Tad ir jautājums, kāpēc un kurās zonās. Ja es pamanu, respektīvi, neaktīvas saknes, tad pārsvarā tā ir galvas vidus daļa, sievietēm visproblemātiskākā zona, kur sākas pārsvarā matu. Tur sākas tā alopēcijas eglīte, tā saucamā, ka paliek tā līnija nevis ir taisna, bet tā kā ir plāna mati, viņi sāk tā kā izskaties pēc eglītes. Šajā zonā, ja vīriešiem mati atkāpjas no priekšas uz aizmuguri, tad sievietēm biežāk var būt, ka celiņa vidus, tā kā vidus daļa, no augšas, mati var sākt augt retāki, plānāki un sāk spīdēt cauri. Un man ir dāmas, kuras neapzināti varbūt, es tā ceru, pamaina celiņu, problēmu neredzu un dzīvoju tālāk. Bet tas ir rādītājs, ka noteikti ir problēma. Un tad arī ir trihologu kontakti un ir vairākas klients, kurām ir apstiprinājušās diagnozes. Tā tas arī saucas
ar terapijām, ar risinājumiem, lai to risinātu. Jo, cik man zināms, ar matiem, jo ātrāk darīt, jo lielāka iespējamība, ka kaut ko iespējams ir izmainīt. Jo, ja tie folikuli, cik es lasīju, ja viņi paliek tādā sliktā, bēdīgā stāvoklī pietiekami ilgi, viņi pārētojas un viņi nekad vairs matu neizaudzēs. Jā, tā kā tas ir medicīniskais skaidrojums. Ir tā, es tieši izmantošu iespēju pastāstīt vairāk cilvēkiem. Viena no pēdējām lietām, ko es lasīju, bija par alopēcijas paveidu, kas ir tā frontālā fibrotiskā alopēcija. Kad tu sāc zaudēt matus tieši matu līnijā priekšā, arī sievietes. Un parasti, tur paliek kaut kāds 1-2 mati vecajā mata līnijā, viņi tā kā turpina augt, bet pārējā masa folikuli tā kā padodās. Un parasti raksturīgi pazīme, ka arī uzacis sāk pazust. Jā, šos ar esmu dzirdējusi. Un ja tu nenoķer šo mirkli laikā, tad pēc tam tie folikuli vairs nav atdzīvināti. Tāpēc, ja kāda kaut ko tādu pamanā, es esmu redzējis cilvēkus, kam var redzēt, ka tas notiek aktīvi, uzreiz var doties pie trihologa, jo trihologiem ir rekomendācijas un protokoli, un tur aiziet līdz pat injekcijām ar pretiekaisuma līdzekļiem, jo tas iekaisums, kas rada šo parādību, var būt diezgan liels. Bet tad tu vismaz vari atgūt vismaz daļu vai pat visu, kas tev tur krīt ārā. Jā, tu pieminēji par tām uzacīm. Tas bija tas, kas man atnāca, kāpēc man atnāca atmiņā, ka dzirdēts, ka tieši tā kombinācija, ka ir izteikta. Ja kāds jūt, ka atkāpjas līnija un uzacis pazūd, tad tas ir iemesls uzreiz ātri pie trihologa. Jā. Tāpat kā šī te galvas vidus daļa. Man populārākais, laikam, tas laikam visizplatītākais. Jā, es ar šīm uzacīm es neesmu redzējusi, bet tie galvas vidus daļas, tas gan, kad tur paliek plikāks. Un tu teici, ka tev pilnīgi ir cemme uz laikam frizieriem pat vairāk, kuri redz klientus regulāri un redz, ka tie celiņi viņi sāk mainīties. Principā, visi, kuri strādā ar matiem, īstenībā tagad sakot, man ienāca prātā, mums taču ir arī matu pieaudzēšanas speciālisti, nezinu, tās pašas bīzes un tā tālāk. Gribētos, ka katrs no šiem speciālistiem, kurš strādā ar to, mums nebūtu darbs, ja to matu nebūtu. Un ja mēs pamanām kaut kādas lietas, ka nav tā, kā bija, vai arī ir kaut kāda tāda sajūta, tu skaties, un tu pievērsi tam uzmanību. Un tad ir tāda sajūta, nepavēlti tu pievērsi tam uzmanību, jo tur kaut kas ir citādāks. Un man gribētos, ka katrs šis te meistars, ja pamanītu, tad vismaz zinātu, ka ir trihologs, dermatologs, varbūt pat apzinātu, kurš tavā pilsētā ir pieejams un aprunāties, varbūt kurš tevi uzrunā, un lai tu vari dalīties ar kontaktiem un palīdzēt cilvēkiem. Jo ja tie mati pazudīs, tad arī procedūras un frizēra apmeklējums var nebūt, diemžēl. Jā, tā kā cena mazliet ir, ka pie tevis ir klients krēslā, kuram ir šī problēma, un viņš katru mēnesi pieņemsim iet pie friziera. Un tad ir tāds, kāpēc? Varbūt nepateic kāds ātrāk, bet kaut kādā ziņā viss notiek īstajā laikā. Arī fakts. Man tagad ir tāds ļoti nodevīgs jautājums. Kas ir vislabākais šampūns un maska? Mēs jau par šampūnu izrunājām, ka nav tāda šampūna. Bet droši vien daudz jautājumu šādi ir. Jā. Visu laiku. Man arī. Jā, es ticu. Nav tāda. Pat arī es pēc procedūrām iesaku konkrētus līdzekļus, kurus es esmu atradusi pateicoties klientiem. Pirmajā es strādāju, manuprāt, sākas 4. gads, man vienmēr šis jūgt, 3. vai 4. Pirmajos 2 gados es no klientiem ievācu visus līdzekļus, ko viņas lieto. Man ir Excels vēl tāds vecs, kur ir, es nezinu, 200 ierakstiem. Pa kategorijām saliktas sastāvdaļas un saprast, ir ok vai nav ok. Bet tur kaut kādā ziņā viens ir vadlīnijas, ko es iegūstu no saviem pasniedzējiem, otrs ir vienkārši sajūta, ka
varbūt es varu cerēt, ka viņš varētu būt ok, bet es viņu tālāk neieteikšu. Tā kā vai man uzrunā vai nē. Bet pamatā tā bāzīte ir no šīm sastāvdaļām. Lūk, un es esmu apkopojusi pa 3 līdzekļiem no katras kategorijas, 3 dažādi ražotāji šampūni, 3 dažādas maskas un 3 dažādi neizskalojamie produkti, kas tur ir spreji, ēļas, krēmi un tādi līdzekļi. Sūtu klientiem, izejot no viņu galvas ādas tipa, no matu tipa, bet ar piebildi vienmēr, ka tā nebūs arī garantija. Tā kā tas būs solis tuvāk, kas tev varētu derēt. Bet garantija tā nebūs, jo mums katrai ir jāvadās pēc sajūtām. Vienai patīk pēc maskas matos sajūta vieglāka, citai tāda smagnējāka, un arī laikapstākļi to var ietekmēt. Vasarā mums gribās kaut ko vieglāku, ziemā tādu smagnējāku, runājot tieši par maskām. Par šampūniem, tur es dalos ar vadlīnijām vispār, kas tev ir jāsagaida no šampūna, jo te ir tas, mēs atgriežamies. Daudzas gaida skaistus matus pēc šampūna. Klienta funkcija ir šampūna, jā. Un klients, kad saka, es lietoju to šampūnu, bet maniem matiem nepatīk. Tad mēs atkārtojam, ka šampūns ir ādai. Tev ir jābūt ādai labai sajūtai. Par sajūtu matos atbildēs maska, balzāms, kondicionieris. Un tāda labā līdzekļa man ir favorīti, ko es pati lietoju, bet, lai es ieteiktu viņus visiem, nebūs. Tāpat kā nav laba vai slikta brenda, vai ne? Varbūt ļoti veiksmīga formula un varbūt ļoti neveiksmīga formula. Un vienā līnijā tas būs, man liekas, likumsakarīgi, ka būs. Un vēl cilvēks to dara, viņi paņem vienu līniju, un visu šampūnu, visu no līnijas. Par šampūnu mēs jau zinām, ka tur jāskatās pēc matu veida, bet tur kondicionieris, līvins, tur sprejs, vēl kaut kas. Parasti ir tā, ka ir overloads uz vienu funkciju, teiksim, mitrināšanu, un pēc tam tev spurojas nežēlīgi viss. Vai arī ir, nezinu, uzsvars uz olbaltumiem, bet nav neviena silikona, un tev pēc tam tas mats ir tāds stingrs un tāds kraukšķīgs pilnīgi. Un tad tu vari arī overkillot. Es nopirku vienu līniju. Tas ir mārketings. Mēs tomēr saskaramies ar baigi lielo mārketingu šeit. Un šeit es vienmēr dotu sievietēm padomāt, kāpēc vīriešiem ir 3 vienā. Tas ir jautājums, jo viņiem nevajag vairāk. Mums patīk izvēlēties, un arī ar visiem maniem ieteikumiem, ko es klientiem dodu, ir arī dāmas, kuras pēc 2 mēnešiem es visu izmēģināju. Kaut kas vēl nav. Ka ir tā nebeidzamā meklēšana, un es esmu par to praktisko. Man patīk atradi vienu, tev strādā, kāpēc nepalikt? Tā kā liekas, ka dzīvē ir tik daudz lietas, par ko domāt, lai katru reizi nestāvētu pie tā plaukta un nedomātu, ko tagad izvēlēties. Tāpēc, tāda labākā līdzekļa nav. Ir jāmeklē, ir vadlīnijas, pēc kā tu vari atrast to savējo. Tas ir viens, un kaut ko vēl gribēju teikt, un aizmirst. Nekas. Man ir bijis, es tagad tevi vienu lielu kursu par kopjošās matu kosmētikas sastāviem. Un tur bija tāds viens, kā saka, uzdevums no Zasipku jautājums. Tur mums bija iedots viens produktiņš, kurš rakstīts atjaunojošais un rapša proteīna. Un tur bija uzdevums, izrakstiet aktīvus, kas ir ar olbaltumiem saistīti. Nebija neviena. Tur bija 3 silikonu veidi un viss. Šīs ir tās virspusējās atjaunošanas, par ko es tev sākumā stāstīju. Silikons, kā mēs zinām, ir viela, kura paliek uz mata virsmas, kura ļoti labi nogludina, iedod spīdumu, iedod mīkstu sajūtu. Viss par vizuālo, bet mata struktūrā tās molekulas nav tik mazas, lai vispār tiktu. Un tā kā atjaunot tur neko neatjaunos, un darbība viņai nekāda nav. Tā kā tas viss ir par vizuālo. Un tāpēc bieži vien rodas ilūzijas aizgāju uz atjaunojošo procedūru, kur ir produkts pilns ar šiem silikoniem. Tu izej ārā ar spīdīgākiem, mīkstākiem matiem, bet pāris reizes pamazgājis, un tur apakšā ir tas pats vecais labais mats, kas bija. Tā kā atjaunošanu bieži vien liek kopā ar šīm vielām. Bet tas būtu jautājums, kāpēc viņi to drīkst darīt? Jā, tas man šķiet nelegāli izklausās. Labikoms ir tas standartizētais INSI par to, kā mēs rakstām vispār sastāvus. Viņš ir, tu nevar rakstīt tur. Es zinu, bija tāds prikals, ka
parasti piemēram šampūnā vai kur tur tā pirmā sastāvdaļa ir ūdens. Jā. Un ko viņi dara? Viņi ieliek aqua with extracts of, un tad ir 50 augi, no kuriem varbūt tas ekstrakts tajā ūdenī ir varbūt, nezinu, 0,1 daļa uz 100. Bet marketingam ļoti ērti, tev ir milzīgs palaks ar augiem, un tad tev ir pārējās sastāvdaļas. Jā. Esmu dzirdējusi tādu apgalvojumu, ka ekstrakti vispār nekādīgi matu garumā. Garumā absolūti nē. Ja nu vienīgi, es pat nezinu, vai antioksidanti kaut ko maina. Man šaubos ļoti. Es nezinu. Jā, jo arī pat saulē, ja tā godīgi SPF labu it kā nav, jo tu nevar dabūt pilnu aizsardzību tā kā ar cepuri. Jebkurā gadījumā. Jā, nav iespējams. Tā kā nevajag vesties uz to marketingu. Bet jā, tie ekstrakti varbūt vienīgi ir kaut kādi ļoti spēcīgi augšanas stimulanti. Šampūnos tad. Šampūni, bet ir arī speciālie losjoni. Jā, kad ir īsts losjons augšanai, un tur ir pilns ar ekstraktiem, vai eļļa, kas ir pilna ar ekstraktiem. To es saprotu. Tas ir augšanas, tas nav kopšanas, tas ir augšanas līdzeklis. Jā. Bet maskā ekstrakts. Tas ir marketings. Jā, to es esmu redzējusi, kā pussaraksts ir vienkārši izsvītrot. Un arī lūdzu neklausieties baigi savās draudzenēs, kurām baigi kaut kas strādā. Jo jums tā kā mati ļoti atšķirās. Man viena draudzene uzrakstījusi, tādu masku pamēģināja, viņa ir pišķi dārga, bet man tāda mati superīgi. Viņai mati ir ropjāki nekā man, un viņi ir biezāki un tekstūra savādāk. Un es paskatījos to sastāvu, un tur tad ir rīktīgi smagi forši silikoni, kas tādai matu tekstūrai ļoti forši var strādāt. Bet man ir ļoti smalks un neporēns mats, un viņu ir daudz. Ja es ar tādu vienu reizi maskas man pietiks. Otrajā reizē, kad es ar viņu mazgāšu matus, pēc tam jau būs tāds plakans. Jā, ļoti smags. Jā, neklausieties noteikti, un ja jums ir produkts, kas jums nepatīk, tad var dot eksperimentam nākamajai draudzenei. Tā kā bez rekomendācijām. Vienkārši, lai nebūtu vilšanās un lai tu nelietotu produktu, par ko tu zini, ka nebūs laba sajūta. Nedaram sev pāri. Un arī, lai neizmestu vienkārši ārā, tad var arī jādot, jo kādai citai varbūt derēs tieši tā. Tas ir tā mums katrai savs. Un iespējams, tas, kas tev tur stāv plauktiņā, draudzenei, dara brīnišķīgi. Jā, kāds draudzenes tur vai aiziepēm, vai ir tām bija populāri vienu brīdi tās zirgu krēpju tās ziepes. Bija arī kaut kāds zirgu šampūns. Zirgu šampūns, jā. Un tad meitenes, kurām reāli ir krēpes un kurām ir kaut kādi dienvidu gēni, mierīgi. Un var pat ar veļaziepēm, jo tas korteks tam matam, tur tie slāņi ir daudz lielāki līdz tai serdītai, vairāk. Līdz ar to tu vari viņu varot laukā. Tu esi ticis varbūt līdz pusē savu slānīšu, mats vēl labi izskatās tāda kā es nezinu, varbūt man 0,1 ir. Es vienreiz tā izmazgāju, man uzreiz viss ir slikti. Es pat neņemtu tādu. Es arī neņemtu, vai ziemeļnieces absolūti nevaram tādu. Bet ir sievietes, kurām ģenētiski mats ir daudz savādāks. Ir meitenes, kurām man rakstījušas arī ģenētiski, man feritīns bija 5, olbaltums bija zemes, bet mati tur riktīgs vilnis katru reizi saku, priecājies. Ģenētika, super. Ne visām tā ir. Tas ir ļoti reti. Jā. Man ir arī pāris dāmas, es domāju, kaut kādu to 3-4 gadu laikā līdz 10 sievietēm, mati līdz dibenam, varbūt kaut ko pat pabalināts, kaut kas. Mazgāju tikai ar šampūnu, mati neķerās, nekas nenotiek. Vienkārši nekādas maskas, pat nekas nav. Un viņi atnāk uz procedūru, un mēs visam izējam cauri. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu un sāku stāstīt, ka, ja tu redzi, ka tev, tavi mati līdz šim bez tā iztika, tad tev nav tas jādara, tāpēc, ka es pat, nav jēga. Jo, papriecāties par saviem gēniem un dzīvot laimīgi. Tā kā mājās. Jā, tā kā tas arī. Tas ir maksimums ar kaut kādu silikoniņu vieglāku, tur, nezinu, ja tev gribās līvinu ielikt, tu visu varbūt neko nevajag. Es saku, tur vispār nav nekāds bojājuma pazīmes, ne sašķeltī, tā kā nav kur piesieties. Perfekti mati un tikai šampūns. Labi. Dzīvojam, neko nemainam. Es mēģinu aizmirst par to un vienkārši, jo tad liekas, kā, jo tad liekas tajos brīžos tu stāsti vienkārši, kādai ir viss scenārijs jādara un kādai var būt tik vienkārši. Var aizsūtīt mājās. Jā, vienkārši priecājies.
Viss. Ja tam matam, tai kutikulē ir taču arī savs tas tauku slānītis, tas matriks, ko āda pati taisa. Un es pieņemu, ka ir cilvēki, kuriem viņš no dabas ir ļoti izturīgs un pacieš visu un var augt ilgi, un līdz ar to pat nav vajadzības pēc tā kondicionējošā kaut kādā. Jā, un jo garāki mati, jo vairāk ir šo te slānīšu tajā kutikulā, un tāpēc arī gribētu teikt, viņa var panest vairāk. Nu, tas arī, ja tev ģenētiski un mati visu laiku ir auguši gari, tad visdrīzāk viņi var paciest daudz vairāk nekā mats, kurš pārsvarā auga līdz krūtīm, kā ir lielākai daļai. Nu, tā, ka tev daudz meiteņu, kas noaug līdz šajienē, un pēc tam viņa plūst vienkārši no bojājumiem? Jā, ļoti daudz. Es pieņemu, ka daudz vairāk meitenēm mats vienā garumā aplūst, nekā folikuls beidz augt. Es pieņemu, ka nav vaina tajā super īsā augšanas fāzē. Droši vien dēļ ikdienas, kā mēs trītojam matus un kosmētikas, viņš vienkārši vienā brīdī neiztur un nolūst. Jā, es teiktu, gribētu teikt 50/50, bet varbūt tur dalās kaut kā citādāk, bet jā, lielai daļai tā nav ģenētika tātad. Jā, lielai daļai, jā, tātad bez ģenētikas ir šī te kopšanas problēma, mēdz tie būt tādi plānāki mati, kuri varbūt ir tādi pūkaināki, un tad mums sievietēm patīk apaļās ķemmes, un katru rītu man patīk mazgāt, jo man vajag svaigi katru rītu, un katru rītu es ņemu apaļo ķemmi, un varbūt vēl karstu fēnu. Apaļās ķemmes vispār. Šīs tādas kā frizieriem ar cietajiem sariem, tādiem metāliskajiem, viņas ļoti labi izstiepj matu, bet ja tu viņu lieto ikdienā, tas ir metāls pret matu, viņš ļoti strauji palīdz matam nodilt tai kutikulai, ārējai mata daļai, un tad, kad nav šīs kutikulas, tad vienkārši mata struktūra izžūst un viņš nolūst. Tā kā šis te garums bieži vien ir tajos matos, kur ir tādi ne lokaini, ne taisni. Es viņiem pielieku bieži vien roku, un tā pielikšana bieži vien ir sekas ar to lūšanu. Bet tikpat daudz ir arī tādas, jā, kā daru visu, arī garumā visā tu neredzi nesašķautus, neaplūzušus. Bet viņi tur vienkārši beidzas. Arī tā ir bijis. Augšanās tā negainā fāze vienkārši tik, cik viņi ir. Bet cik es esmu pētījusi arī pie citiem biohakeriem to augšanas fāzi ar stimulāciju tieši ar darbu rādu un ar iekšieni var pagarināt. Es ticu, es savām klientēm stāstu, pirmkārt risināt šīs te problēmas. Nu, es stāstu to, ko es to teicu sākumā. Es strādāju ar to, kas jau ir izaudzis, tā kā rūpējamies par to. Bet, ja tev interesē kaut ko izspiest ārā, viens ir tas, ka ir šī ģenētika, otrs man ir zināms, jā, ka tu vari pielikt roku un dabūt iespējams kaut ko citu. Viens variants, ja kaut ko arī redzam, ka nav laba galvas sādē un tam līdzīgi, nu, tas var būt primāri trihologs, bet ja tev ārsts pasaka, nu nē, jums vienkārši tā ir, tad es saku, ka ir Agneses profils. Jo man viena kliente, paldies manai klientei, kur atnāca, otro reizi uz procedūru mums bija, mēs gadu nebijām tikušās, un pusgadu atpakaļ kopš otrās tikšanās viņa bija tavā matu grupā. Un es atceros tos matus, kādi viņi bija pirms tam un kādi viņi bija pēc tam. Un es saku sievietēm, jā, ja tev ārsts pasaka īsti, nu, vienkārši tā ir, tad ir ārpus kārtas risinājums. Ka tas būs darbs, tas būs tāpat kā treniņš. Tas būs, jā, tur tā disciplīna vairāk. Ka tur tāpat nekas nenotiks. Bet kāda atšķirība tu redzēji viņas matos? Biezuma ziņā. Nu, tā vairs nebija, kā tu liec peļu astīti. Tur bija, nu, tā kā nav, nezinu, reiz 10 arī, bet, nu, gribēs teikt, labāka sajūta. Vienkārši, nu, jūtami mati. Nevis pūciņa un maz, bet labāki mati. Un viņa pati izjūta un malcis arī darbojās. Man prieks. Tas ir tas, ko es sev novēroju. Bet es pat nebiju, es to nedarīju speciāli. Es vienkārši savedu kārtībā savu jautājumu ar feritīnu, kurš man nebija bijis virs 30, man liekas, nekad. D-vitamīns jods. Un es jūtu, es ne tikai redzēju, ka jauni matiņi riktīgi aktīvi aug, bet tas mats, kas ir izaudzis, viņš ir biezāks, biškucīt un tumšāks, un kad tu paņem tos matus, kā teici, tāda bišku smagāk un blīvāk sajūta rokā. Jā. Varbūt tieši tā, varbūt
Daudzuma ziņā, protams, noteikti kaut kāda izmaiņa arī ir, bet varbūt uzsvars ir uz to, ka tas, kas aug, viņš aug ir labāks. Jā, citā varbūt kaut kvalitātē. kādi dusošie folikuli pamostās, Arī. un tad tas daudzums sajūta parādās kaut kāda pirmā. Tā kā, jā, ir arī tāds variants. Tas ir tā meitenēm, kurām tā ir ļoti tuva lieta, vai kuras kaifo no tām procedūrām, no eļļošanām, no losjoniem, no visa tā laika, ko tu velti tam. Es kaifoju, bet es pilnīgi saprotu sievietes, kuras nē. Jā, es nopirku savu pīlingu galvas ādas. Forša lieta. Jā, man taukains galvas ādas tips katru otro dienu jāmazgā. Un tad to pīlingu nebiežākā reize mēnesī es iesaku. Pat, ja tur rakstīts, ka viņi var biežāk, bet es iesaku neaizrauties, lai tur to ādas tā kā dabisko arī stāvokli baigi neietekmētu, bet savu reizi uztaisīt var, un man pašai tā kā mājās stāv, un atzīšanās reti sanāk viņu. Bet kāda ir sajūta pēc tam? Svaigāk, viens jau tas tu pieredzi. Ilgāk turās svaigums, vai ne arī pēc viņa? Zini, mainā gadījumā baigi, laikam, nē, bet arī te jautājums, cik es kvalitatīvi pat viņu var uztaisīt. Un ja tu vēl neesi cilvēks, kuram nepārāk patīk to darīt, tad vēl vairāk. Tā kā tas svaiguma sajūta, vienkārši, ka tu zini, arī apziņa, ka es zinu, kas tur var būt, un ka tev ir sajūta, ka tu to visu lieko vienkārši esi paņems nost un ādi var uzelpot. Tā kā tā labā sajūta. Jā, tīrība, svaigums un tā. Un tāds pīlings labs sākums, lai, ja tu atrodi sev šampūnu, to, kas dar tev, tā kā restartēt galvas ādu, noņemt to visu, kas tur sakrājies. Tādā veidā. Man patīk, pa laikam lietot kaut kādus stylinga produktus arī. Un viņi skaita putas iet arī uz ādas lielā mērā. Tas viss tur var kairināt. Un tā ir slodze ādai. Tajā ziņā pīlings, man liekas, tāds forša profilakse. Jā. Labs šampūns primāri un no pīlings noteikti bonusā. Jā. Daudzām meitenēm bija jauna lieta grupā. Es atceros ar šampūnu mazgāt matus 2 reizes. Ir pirmā reize, kad tur knapi kaut kas vispār notiek, un tad otru reizi kārtīgi. Un es vēl tur pamasēju rokām, un tad es viņu pišku atstāju, un tas noeju ar masāžu ķemi, bet es nevis tā kā mazgāju viņu, bet reāli ādu pamasēju, tā kā stiprāk pielieku, un tad es skaloju. Bet, ja es mēģinātu vienreiz un ātri, tur taču pusi neizmazgājas. Jā. Man klientes kaut kā pēdējā laikā nāk tādas, es jau daru, un tad nevar saprast, vai viņas jau dara, vienmēr ir darījuši, vai viņas ir ieguvuši visu labo no, es teikšu, no mūsu profiliem. Kaut kā tā. Tā kā, jā, vienreiz nav nekas. Vienu reizi es par saku tā, ka tu vispār atmiekšķē putekļus netīrumus, tikai ar otro to tauko. Un ja tev prasās arī 3 reizes izmazgāt, arī 3 reizes tā kā pēc kārtas. Dāmas, kuras mazgā, pieņemsim, kurām galvas āda netaukojas tik bieži, un vai arī ir sanācis neizmazgāt ilgāku laiku, tad var arī 3 reizes izmazgāt. Respektīvi, kad tu skalo ārā, ka tu jūti, ka tur vairs neslīd, bet tur ir tīrs. Jā, ir sajūta, nemāk nosaukt to sajūtu. Tāda, tā kā ir dena, nē, bet nav tā eļļotā slidīgā sajūta. Līdz tai man gribētos nonākt mazgāšanas. Jā, un varbūt situācija, ka tev, pieņemsim, tev ir gari mati, viņi diezgan sausi. Ādas tips tev ir taukainais. Tev nav variantu, tev ir jāizmazgā tā, kā prasa āda. Un tad tu vari apiet to situāciju, teiksim, ielikt matu masku pirms šampūna, es zinu, kas tā dara, vai arī var ielikt eļļiņu pirms mazgāšanas. Es arī tā esmu darījusi. Vienkārši prikalam mēģināju. Jo tad tas garums piškucīt, viņš nejūt to stipro šampūnu tik ļoti. Man tāda teorija ir. Jā, ja tas strādā ļoti ok, man prātā nāk uzreiz, ka, ja tas šampūns būs labi attīrošo, viņš to visu izdarīto darbiņu tā kā nenoņems garumā. Bet pēc tam tāpat es vēlreiz liktu masku, jebkurā gadījumā. Tas ir tas. Jā, tas neatceras. Vienkārši, jā, ka maska tavam matu tipam, ja tev viņa liekas sausāki vai kā tam līdzīgi, tad maska sausiem matiem un ieklāt visā garumā. Un tad būs tas līdzsvars, būs tīras saknes un garums mitrināts. Padalīšos ar lifehacku.
šo te masku var ieķemmēt matos. Un tas ļoti maina sajūtu, ko tas produkts dara. Vienalga, maska, balzāms, kondicionieris, visi viņi, es nezinu, par to runāsim, bet tas viss ir viens un tas pats. Var lietot tikai masku. Bet, jā, principā. Atkarīgs no sastāva, vai ne? Jā. Ir tādi kondicionieri, kur tu pasties sastāvu un tā, es paturēšu ilgāk un būs maska. Jā. Un tad ir maskas, kuras ir tik tukšas, ka tas ir sliktāk par kondicionieri. Jā. Tāpēc tas, ko mēs runājām par to, ka vienā līnijā var būt laba formula, un tā ir tas, ritīgi var redzēt, ka vienā produktā ir ielikts, ja mēs iedomājamies, ka tas cilvēks taisīs, viss entuziasms, tad pārējos, lai būtu, komplekti, taču vajag. Līnija var nopirkt. Jā, jo tā arī ir, es neesmu redzējusi vēl līniju, kurā visi produkti būtu labi. Tā kā no kondicionējošiem pavisam noteikti, ka maska, balzāms un kondicionērs, ka visos būtu saliktas vielas, kuras ritīgi forši dara matam. Pārsvarā vienmēr kādā būs kaut kas par mazu. Tā ir viens galvenais produkts, kas ir viņa tas flagship produkts, tas populārais. Un tad pieliek klāt vienkārši. Man devai uzštuncēs. Jā, tāds arī ir. Procedūras visas taisnojošās, viņas šos sastāvus ražo Brazīlijā. Un ka tur matu struktūra atšķirās no mūsējās, kas ir pavisam tas, ko tu teici, tā etniskā tā specifika. Un ka mūsu matiem tā kā nav piemēroti. Bet te arī var padalīties, ka, cik man zināms, tieši matu botoks ir procedūra, kura parādījās Eiropā pēc tā, kad Eiropas tipa mati, slāvu tipa mati, kā tu minēji? Ziemeļnieču. Jā, ka šie mati pēc brazīļu keratīna sāka lūst. Jo tā arī bija. Tas ir tas, ko es dzirdēju no meistariem, kuri strādāja tajā laikā, ka bija keratīns, kurš bija nenormāli spēcīgs. Ka mūsu mati to neturēja. Un tad izveidoja šo botoksu jauno produktu, kurš it kā ārstē matus, uztaisīja arī foršu mārketingu pēdiņās viņam. Bet tad botoks ir keratīna procedūras paveids, kurā ir aktīvu mazāk, kas taisno, vairāk ar uzsvaru uz šiem pārklājošajiem vielām. Un jā, tā kā arī tie paši keratīna sastāvi ir pierādījies tas, ka mūsdienās ir pieejami viegli, vidēji, spēcīgi atkarībā no tavas matu specifikas pielāgots tas sastāvs. Tā kā, jā, nevar norakstīt tā, ka viņu ražo Brazīlijā un tāpēc nedara mums. Un tad man ir jautājums, vai pārsvarā matu kosmētika no kurienes nāk, bieži vien tā ir, nezinu, tur Itālija, Koreja, mēdz būt tagad. Jā, pieņemsim Korejā matu tips, tas ir pavisam kaut kas cits. Un, tāpēc, arī ādas tips ir cits. Jā, un vai tas nederēs, tāpēc mums tā kā jānoraksta tas viss, arī nē. Tālūk, tā kā... Tev ir viedoklis par olas dzeltumu. Būtībā par virtuves šampūniem un maskām. Jā, man ir reels par to. Jā, rakstīts leduskapis uz galvas. Un kāda ir tava pieeja šim? Jā. Kāds varētu? Tā kā es teicu, es esmu cilvēks praktiskais. Čakarēties ar to visu es negribētu. Jā. Un tad es esmu domājis un pārunājis arī ar klientiem, mēģinājis saprast, kur ir tas prikols, kāpēc to vispār dara un kāpēc arī ir jūtams efekts no tās pašas olas matos. Un tad man teorija ir tāda, ka, ja mēs iedomājamies to pašu olas baltumu, ja viņš kaut kur uz virsmas kaut kur nopilētu, paliktu, viņš sacietē, un tā ir tā kā kaut kāda veida kārtiņa. Un man kaut kā liekas, ka vienkārši uz mati noteikti tas pats. Par eļļām tur ir skaidrs, eļļas vienkārši, eļļas kaut kas rieksta eļļa, ka dod kaut kādu efektu. Tā ir smaga eļļa, kura ļoti iespējams pat pēc izmazgāšanas vēl būs uz mata virsmas. Viņiem, man liekas, arī bija diezgan laba penetrācijas tā spēja. Tas ir. Tāpēc viņu lieto. Tieši kaut kas rieksta eļļai. Jā, tas vārds penetrācija. Penetrācija, jā. Kad viņi tiek iekšā diezgan labi matā, it kā. Par šo... Bet visas eļļas tā nedara. Ne visas tā dara. Jā. Tas, kas man ir zināms, ka tieši kokosrieksta eļļa ir diezgan atkal liela molekula, ka viņi īsti tur tikt iekšā nevar. Arī kā tu palasījāt. Jā, noteikti. Esmu dzirdējis, ka arganeļa ir viss tā kā pateicīgākā matos garumā.
Bet, nu jā, tas noteikti jā. Jautājums, vai tiem matiem vispār vajag eļļu? Mhm. Tie kursi, kuras eju, mums vadītāja teica, ka viņa dod priekšroku kosmētiskajās formulās iestrādātajām eļļām, jo viņi viņas ievada un konfigurē tādā veidā, ka viņas it kā ir maksimāli efektīvas. Līdz ar to uzsmērēt ar savām rociņām un paņemt no līdzekļa, tad varbūt 2 dažādi veiksmes procents no produktu. Viņš var būt daudz lielāks no komerciālā. Līdz ar to. Bet es saprotu, ka ir sievietes, kurām ļoti patīk viss tas dabiskums, visa filozofija, kas ar to nāk. Viņām patīk process taisīt šampūnu, jo es arī pamēģināju šo matu grupā. Mēs netaisījām no olām. Mums bija tādas bišķi advancētākas formulas, tur bija ļoti maigs tas bāzes putojamais līdzeklis, un tad tur var iet klāt kaut kāda alveja. Kas ir tas aktīvs, kas to attīrīšana? Viens no tiem koko... Sulfāti? Nē, ne bez sulfātiem. Koko kaut kāds. Viens no tiem putotājiem bija. Bija meitenes, kam ļoti patika. Es pieņemu arī tās, kurām nav pārāk taukains tas tips, bet ar laiku sāka jautāt, kur var nopirkt šampūnu. Vai arī es tur uztaisīju, un man negribas turēt leduskapī to formulu, vai arī vairs nav laika viņu taisīt. Un es pilnīgi saprotu, un tad tāpat tabuliņa par kaut kādiem šampūnu veidiem dažādiem. Jā, noteikti ir, kam tas dara, un man arī pāris klientes ir bijušas, un ir pāris klientes bijušas, kuras mīl ekoloģisko, ekovidi un meklē tieši ekoproduktus. Jāsaka tā, ka šiem te taukainiem galvasādes tipiem, es neesmu atradusi šampūnu, kas tiktu ar to visu galā. Es arī man tāpat problēma. Ja es meklēju eko vai bio, tad par vāju. Jā, tā kā tas ir, un maskās, pieņemsim, tur bieži vien ir par maz. Viņas grib, dāmas, kuras lieto ekoproduktus, grib tos nogludinātos matus, grib to spīdumu, bet, diemžēl, vai parasti silikona. Jā, ka dabīgais produktos tas nav. Un par to kopšanu mājās, manuprāt, pie tās olas un viss tas ir tāds eksperiments, un es neesmu dzirdējis, ka ar kādu tas paliktu uz ilgu laiku. Es esmu dzirdējis par aboletiķi arī. Es reizēm lietoju, jo man ir ļoti kaļķēns ūdens mājās. Tīri kā profilakse, lai neuzkrājas slieki. Nekas uz mata. Lūk, tā kā tas ir dzirdēts, un ja tas strādā, tad es tā arī parasti saku, ja tev tas strādā, un to es gatavu darīt, tad es neredzu iemeslu, kāpēc nē, bet es ar to nenodarbojos. Un vienkārši, katra tā dabiskā viela, gribas teikt, viņa atstāja kaut kādus nosēdumus, tāpēc tu jūti kaut kādu atšķirību, bet viens ir, vai tu dabūsi patīkamu smaržu. Jā, pareizi. Jā, pareizi. Tā kā, man liekas, tu vari atrast vienkārši smaržīgu masku, kurā ir labs sastāvs, un būs tas pats. Tā kā izvēle. Matu garuma kosmētiku es neeksperimentēju. Es pērku šampūnus, šobrīd es arī pērku. Tas, ar ko es varu eksperimentēt, ir matu augšanas kaut kāds līdzeklis, pieņemsim eļļa. Man mājās stāv burka ar augiem un visu, un man tā tehnoloģija ir diezgan skaidra. Tas ir stabils produkts, viņš nav jāliek leduskapī, viņš tur pats dzīvo, es pielieku bišķu E vitamīnu un super labu olīveļu, un viņš tur ļoti mierīgi neoksidējas un stāv. Tas tik ļoti tā visādi. Tas ir kā mikrobioloģiskā drošība ir svarīga, jo ja tu pats taisi, vai ja tu pēc kaut kur virtuvē maitaisītu kaut ko, tiem bio maitaisītiem produktiem ir lielāks mikrobu augšanas risks, un reizēm pat tā, ka tu attaisi vaļā to krēmu, un tur jau ir krāsiņas. Tas nav labi ādai. Tas arī nav labi ādai. Tā kā jābūt uzmanīgam ar to. Jā. Bet es gribēju teikt, apbrīnojami. Apsveicam apbrīnojami. Ja tas vēl strādā, tad jau forši, bet es to nevaru. Es gan pērku, gan taisu. Piemēram, tagad mums tā Čāna Tehļiņa bija out of stock kādu laiku, jo tur arī man ļoti patikās, ka Brenda mamma stāstīja, kā viņa tur vienu spirta veidu medīja savai formulai. Šausmīgi ilgi, un līdz ar to bija out of stock kādu laiku, un es tā... Man jābūt bišku neatkarīgākai. Es uztaisīju savu to mājas eļļu, ka man ir arī recepti Instagramā. Protams, ka man
Inčāna teļa ļoti patīk, jo viņi ir super viegli To es izmaskājās. esmu dzirdējis, jā, atsauksmes labas par to produktu. Un, ja ir meitenes, kurām bail no eļļainuma matos, tad var sākt ar šo eļļu, jo man pēc sajūtām viņa atgādina hidrofilo, kuru gandrīz ar ūdeni var dabūt ārā. Izšampūnējas ļoti viegli. Bet tā kā tas aktīvs un kas stimulē to augšanu? Viņai tur ir peptīdi, viņa teica. Labās dozās ir ingvera ekstrakts, ir, man liekas, arī rosmarīna. Es negribu sameloties tagad. Okay. Jā, strādāja labi. Man, kad es sāku lietot, es redzēju papildu augšanas vilnīti. Jā. Man liekas, man drīz beigsies tie vilnīši, bet viņi joprojām notiek. Es nezinu, kā man tas izdodas, bet jau sāk apnikt. Man kaut kā liekas, kā organisms, dzīvs. Tā kā domā, vai būs kaut kāds brīdis, ka būs mieras. Vienkārši tas tā liekas dabiski. Process. Vienkārši apstāsies, tad iespējams apstāsies process, bet vai uz labo? Tā kā tāpēc vai notiek. Vai aug. Paldies. Tāpēc kā reiz ir... vismaz ar muskuļu un kaulu masu ir tā, ka, ja tev 30 gados šie abi rādītāji ir lieli, tas ir forši un tu gribi viņus uzturēt labus, jo pēc tam ir kā pa procentiņu un katru dzīves gadu tu iet uz leju. Un man liekas, ka ar matiem arī, jo vairāk tu tos folikulus vari pamodināt un tev viņi forši dzīvo jau ap to vecumu, jo pēc tam tev ir labāks izejas punkts. Jā, dāmas, kuras atceras sevi bērnībā ar gariem matiem vai jaunībā, iespējams, ka tas ir periods, kurš, diemžēl, bet var palikt atmiņās, tā kā savā ziņā. Jo, un arī tie gadījumi ļoti bieži, šis ir interesanti, ka sakrīt, jaunībā biju pie friziera, man nogriez matus un vairs neaug. Un tad, un tas bieži vien vienkārši sakrīt ar to fāzi, kur mainās pubertāte, tā kā viss tas periods. Un ļoti iespējams, arī struktūras ir nomainījušās. Viens ir tas, ka mats var būt smagāks, garāks un viņš ir taisnāks un nogriežot saviņojas, bet tas apgalvojums, ka es nogriezu un man palika lokaini, tā kā tās griešanas, tā kā tas ir fakts, kā ar laiku viss kaut kas var mainīties pie grūtniecībām, vispār tur krāsas mainās un struktūras mainās un biezums mainās, viss var mainīties, tā kā nekas nav tāds akmenī, atkal atgriežamies pie tā, ka vienkārši dzīve, tas viss ir dzīves, un tas viss mainīgs. Man rakstīja viena sekotāja, kur, man liekas, arī matu jomā strādā un teica, ka grūtniecis tik rišs, viss sit cauri, tik bieži ir sarežģītas hormonālais fons, tiešām mainās. Pēc tam meitenes, kas sūdās par matkritu pēc grūtniecības, un viens ir tas ir sagaidāmais kritums, jo tie hormoni nomierinās, viņi tev uzturēja mākslīgi ilgu augšanas to cikla fāzi, viņi atgriežas savā normā, un tie mati, kas tur mākslīgi ilgi tev auga, viņi attiecīgi krīt, lai nāktu ārā nākamais mats. Tā kā kaut kas kritīs jebkurā gadījumā. Bet man liekas, ka tā otra problēmiņa ir, ka pēc tam ļoti bieži sākas vairogdziedzera problēmas tieši pēc dzemdībām. Jo pēc dzemdību tireoidīts vairogdziedzera iekaisums ir tāda klasiskā aina. Viņš parasti pats pāriet, bet nevienmēr. Un tas var būt triggeris, lai pēc tam tā kā palaistos kaut kāda nedodievs autoimūnā vairogdziedzera lieta vai kaut kas tāds. Un deficīta dzelzs trūkums pats par sevi. Cik daudz to apzinās? Tad par tādu vairogdziedzeru es nezinu. Jā, ļoti populārs tas patents. Par to runā? Tajā visā. Es citēs. Es tajā peldu. Man likās, ka tā kā visi. Jā, es domāju, vai jauno māmiņu vidē par kaut ko. Nezinu, es vēl neesmu tur baidoties. Tāpēc es domāju, neuzņemot. Jā, vai par kaut ko tādu runā. Jā, bet ļoti, ļoti bieži tieši vairogdziedzeres pēc dzemdībām. Vienkārši es to starp klientiem pamanīju, ka man nāk ļoti daudz ir ļoti līdzīgas problēmas. Un gandrīz vienmēr saka, jā, man tur pēc dzemdībām sākās. Tieši pēc dzemdībām, ne pēc, ka tu paliki stāvoklī vai tur vidū grūtniecībai, tieši pēc dzemdībām. Jā. Ir visādi brīnumi jādzirdēt. Es vēl gribēju uz beigām tev pajautāt, tagad es strādāju ar daudz klientēm. Es redzēju sievietes, kad viņas ir laimīgas, kad viņas ir ļoti nelaimīgas par matiem, kad tas viņām ir tā kā lepnums, un tad, kad tas ir pretēji. Cik ļoti tie mati sievietēm, kā tu redzi, cik viņi saistīti ar emocijām, un kādi ir bijuši tie emocionālie stāsti ar meitenēm, kas nāk uz trītmentiem? Ko tu esi pamanījusi par mūsu emocionālo daļu? Kaut kādos brīžos liekas, ka tā ir
savā ziņā terapija, kad tā klienta sēž krēslā. Man tā ir tuva tēma, jo es pati strādāju ar sevi un arī eju terapijā. Un tad kaut kādas daudzas lietas tu vienkārši saslēdz kopā un arī mēģini saprast, no kurienes tev tas rodas un kāds tam iemesls un tā. Bet jā, ir visi stāsti par matu ķeršanos, ķemmēšanu bērnībā, ka nepatika. Jautājums, kādi mati bija, ja bija lokaini. Tur mamma varbūt nezināja vispār, kā rūpēties par lokainiem. Tāpēc man arī patīk stāstīt jaunām sievietēm, kurām ir mazi bērni vai vēl būs tikai. Es dažreiz jautāju puika, meiteni, viņām varbūt liekas, ka man jautā tāds jautājums, bet es par matiem. Un tad ir tāds, jā, jo te ir arī tas fakts par to, ka cik speciālists varbūt pajautā, tāpat kā par to saslimšanām, kaut kādiem novērojumiem, gan par apkārtējiem, un tad jau sāk pajautāt vēl par vīriem un par visu, bet jā, tā kā es to redzu, ka bērnībā ir bijuši dažādi izaicinājumi saistībā ar matiem, ka tu nevari pieņemt, un tev neviens nav kas pastāst, kāpēc un kas tas ir bijis, tā kā ļoti foršs. Mums ir laiks, ka mēs to varam uzzināt un dalīties ar bērniem. Tas ir viens. Otrs ir dāmas, kuras par procedūrām nemaz tik ļoti nezināja, kuras nav tajā burbulī. Un tad, kad viņi izmēģina pirmo reizi, un tas pats stāsts, tu aizēji uz darbu, un tu izskaties tā kā tikko no gultas izkāpusi, ka tev tas rezultāts ir vienkārši, tu izfēno, tev viss ir taisni, spīdīgi, gludi. Man ir meitenes, kuras ir apraudājušās, ka vienkārši ka tu vari beidzot sajusties skaisti, ka tu pieskaries viņiem, tev ir patīkama sajūta, un es varu saku, viņas nevis iet prom, bet viņas lido prom, jo tā pašapziņa tur ir vienkārši kosmosā. Es tik varu stāvēt un smaidīt. Tā kā tas ir, un man klientes vairākas ir līdz pārdzīvojuši par to, ka es matus nogriezu, lai man tas nebija pārdzīvojums, bet viņām tas ir. Es nesarīju čikus. Jā, tā kā labākā sajūta. Žitīgi. Vispār nenožāloju, bet ir, kurām, pēc tās pašas grūtniecības, un es iedomājos sevi viņu vietā, es visticamāk justos tāpat. Vienkārši bija grūtniecība, izmainījās, un tagad tie mati ir plānāki, un tagad ko ar to darīt. Bet te ir tas, man prieks, ka man ir ko pastāstīt par tevi, par ārstiem, ka ir kaut kāda risinājuma, nevis tu sēdi un domā, ka, samierinies. Neko nevar darīt. Tā kā to es stāstu, jautājums, vai tas cilvēks to pieņem. Bet to es izjūtu, ka ir pārdzīvojums par to, ka ir izmainījies, gārumi ir mainījušies, tā kā par tām augšanas fāzēm agrāk auga gāri, tagad pēc grūtniecībām arī īsi. Var just vienkārši to sajūtu cilvēkā, kāds viņš atnāk, tāds mierīgs, piezemēts, un tad, kad dabū tā rezultātu, tad vienkārši viņas aizlido. Kaut kā tā. Jā, tas laikam svarīgākais. Par tiem bērniem tas man arī... Par bērnību, kad... Jā, kad nepastāsta un par blaugsnām, ka jaunieši sadzīvo ar blaugsnām, ka vecāki domā, ka mums ģimenē visiem ir... normāli. Jā, ka tā vienkārši ir bezmazai, hroniskā slimība visiem. Ar to es zinu, var tikt galā un par to pastāstīt. Un puiši staigā ar gariem matiem, bet viņus nemazgā vai mazgā nepiemērotiem līdzekļiem. Un es domāju, tas viss var ietekmēt to dzīves kvalitāti kaut kādā ziņā un pašapziņu. Tā kā, un lokainās meitenes tās man vispār savā ziņā ritīgi tāda tuva tēma, jo ritīgi prieks skatīties, ka tās lokas var izskatīties ritīgi skaisti. Un, ja tā mazai meitenei ir jāstaigā vienkārši ar masu pūkainiem matiem, jo viņi nezina, kā kaut kāds mazus knifiņus, kas mēģina visu laiku izķemmēt. Jā, tieši tā elementa, bezmaksas variants, kā vienkārši sabojāt lokainus matus, vienkārši izķemmēt. Un domāt, ka kaut kas nav ok, bet tur apakšā tik skaisti mati. Tā kā... Mums ir tāds
nestaigāt tur, neķemmēta vai vēl kaut Jā, izķemmēt uz tos matus. Varbūt blokainajiem matiem, un ja tāds esi vienīgais cilvēks ģimenē, jo vispār vāks. Jo tas, es parasti prasu vai vecākiem vai vecākiem no lokaina mati. Un par vecākiem ir kādi, ir cilvēki, kuri nav viņu satikuši, vai nezinu, vai omīts staigā ilgviņos, jo iespējams viņai bija tik pūkaini mati, ka bija kaut kā jāsavāc. Īstenībā tur arī būtu pareizās rūpes, būtu skaisti lokaini mati. Un ļoti to es arī esmu novērojis, ka bieži vien tā matu struktūra nesakrīt tieši ar vecākiem, bet ar vecākiem. Jā, tas ir interesanti. Ritīgi. Tā kā ritīgi forši, ka to tagad var uzzināt. Tā kā, saprast savu matu struktūru, jo man ir ticība, ka katrs var justies labi ar viņiem. To, kas ir dots. Es domāju, ideāls nobeigums. Jā, atrast pieeja pie sava. Super. Paldies tev. Paldies tev, jā, visam noteikti. Es esmu ļoti daudz arī ieguvusi no tava profila. Gan kā cilvēks parasts, gan kā meistars, tā kā pavisam noteikti. Ritīgi vērtīgi, man liekas, es domāju, mēs varam pateikt paldies Rūtai. Es varu pats skait par to, ka mūs saveda klātienē kopā. Jo ritīgi laba kombinācija par to, kā parūpēties par, tā kā es sākumā teicu, par to, kas jau ir izaudzis un par to, kas vēl tikai augs, jo tas ir, tas ir pamats. Man vienmēr patīk arī teikt, ka jāsakārto pamati, un tas ir pie tevis. Jā, paldies. Man arī teiks, ka mēs satikāmies. Jā, paldies. Super. Ritīgi forši.